1988. gada 14. aprīlī vairāku miljonu vērts amerikāņu karakuģis gatavojas tieši ieiet nāvējošās Irānas lamatās. Palakstāts 16:45 novērotāji uz USS Samuela B. Robertsa klāja pamana objektu ūdenī, tad vēl vienu un vēl vienu, tumšas formas, kas atrodas tieši zem ūdens virsmas. Sākumā novērotāji nav satraukti. Viņi domā, ka objekti ir vienkārši delfīnu bars, kas peld viļņos ap kuģi. Taču, kad karakuģis pietuvojas tuvāk, atklājas biedējošā patiesība. Tie nav delfīni, tās ir mīnas. Kuģis ir iebraucis mīnu laukā, un dažu minūšu laikā šis slēgtais drauds izraisīs notikumu ķēdi, kas novedīs pie lielākās ASV jūras kaujas kopš Otrā pasaules kara. Komandieris Pols Rinds, kuģa kapteinis, saņem ziņas no novērošanas posteņa un pārņem situācijas kontroli. Viņš paņem iekšējo sakaru ierīci un paziņo apkalpei. Es domāju, ka mēs atrodamies mīnu laukā. Es gribu, lai jūs visi dotos uz savām kaujas gatavības vietām, bet pacelieties virs galvenā klāja. Esmu pārliecināts, ka mēs varam izkļūt. Komandieris Rinds pavēl stūrmanim atkāpties no mīnu lauka ar minimālu ātrumu. Viņš cer vienkārši atkāpties pa to pašu ceļu, pa kuru viņi iegāja šajā teritorijā, un izkļūt ārā. Neskartie jūrnieki steidzas uz savām vietām, un apkalpe aiztur elpu. Viņi zina, ka katra kustība, katrs pagrieziens un katrs mazākais pielāgojums var būt izšķirošs starp izdzīvošanu un katastrofu. Sekundes paiet, tad minūtes. Uz īsu brīdi šķiet, ka Robertsam izdosies izglābties. Tad, apmēram 17:10 notiek katastrofa. Tieši zem kuģa eksplodē kontaktmīna Sadaf 02. Cauri korpusam tiek izsists 15 pēdu caurums. Kuģa ķīlis, kas ir kuģa konstrukcijas mugurkauls, ir pilnībā sadragāts. Jūras ūdens ieplūst dzinēja telpā. Uz tiltiņa triecienvilnis aizsviež komandieri Rinu pāri klājam. Viņa kreisā kāja salūst trieciena brīdī. Situācija acu mirklī iziet no kontroles. Uzplūstošais ūdens pilnībā norauj milzīgos gāzes turbīnu dzinējus no to stiprinājumiem. Trieciena rezultātā tiek iznīcinātas arī citas svarīgas iekārtas. Kuģis zaudē elektrību, gaismas izdziest un apakšējās telpas grimst pilnīgā tumsā. Gaisā izplatās toksiski dūmi no ugunsgrēkiem. Kad kara kuģis cieš šādu veidu katastrofālus bojājumus, parasti ir tikai viens iznākums. Kuģis pārplīst uz pusēm un nogrimst duļķainajos dziļumos. Komandieris Rinds atsakās ļaut tam notikt. Viņa apkalpe ir apsēsta ar tieši šo murgu. Viņi ir ieguldījuši neskaitāmas stundas un ir gatavi absolūti sliktākajam, vēlāk paskaidroja Rinds. Tāds bija viņu domāšanas veids. Mēs trenējāmies, vingrinājāmies un vēl vairāk trenējāmies un vingrinājāmies, līdz apkalpe bija pārliecināta, ka mēs varam visu izdarīt ātrāk un labāk nekā jebkurš cits. Tāpēc, tā vietā, lai pamestu savu kuģi, apkalpe cīnās, lai to izglābtu. Bojājumu novēršanas komandas nekavējoties rīkojas. Viņi noslēdz aplūdušos nodalījumus un cīnās ar ugunsgrēkiem. Viena komanda, kurā ir sonāra tehniķis, kuģa montētājs, pavārs, radists un bocmaņa palīgs, kopā izveido avārijas elektroapgādes sistēmu tikai 22 minūtēs. Kamēr citi jūrnieki rāpo cauri ar dūmiem piepildītiem gaiteņiem, nesot aprīkojumu un glābjot ievainotos apkalpes biedrus, tas turpinās 7 nogurdinošas stundas. Komandierim Rinam tiek dota iespēja pamest kuģi, bet viņš vienmēr atsakās. Un beigās par spīti visam apkaltei izdodas iegūt kontroli pār haosu. Viņi stabilizē kuģi, nodzēš ugunsgrēkus un aptur plūdus, lai tie neizplatītos tālāk. Pateicoties neatlaidībai un nepārtrauktiem treniņiem, Samuels B. Roberts tiek izglābts. 10 jūrnieki gūst smagus ievainojumus, 4 ir stipri apdeguši, taču brīnumainā kārtā neviens nezaudē dzīvību. Kara kuģis tiek aizvilkts uz tuvāko ostu remontam. Ekipāža izglāba kuģi, bet kā vismodernākais amerikāņu karakuģis nonāca nāvējošā mīnu laukā. Brutālais Irānas un Irākas karš bija jau 7. gadā. Abas valstis izmisīgi centās atņemt viena otrai resursus un sāka agresīvi uzbrukt neapbruņotiem tirdzniecības kuģiem, kas kuģoja caur Hormuza šaurumu. Savienotās valstis iesaistījās organizējot operāciju Ernest Will. Tā bija viena no lielākajām jūras konvoja operācijām 20. gadsimtā. Tika nosūtīti 10 smagi bruņotu amerikāņu karakuģu, tostarp Samuels B. Roberts. Viņu uzdevums bija droši pavadīt Q-80 naftas tankuģus cauri krustugunīm. Dienu pēc tam, kad Roberts tika trāpīts, jūras spēku nirēji atgriezās notikuma vietā un droši izcēla dažas mīnas no ūdens apskatei. Pārbaudot mīnu sērijas numurus, kļuva pilnīgi skaidrs, kas tās bija novietojis. Irāna. Pierādījumi ir neapstrīdami, un Amerika gatavojas veikt lokalizētu, precīzu atbildes triecienu.
ASV jau iepriekš bija pieķērušas Irānu, kad tā lika mīnas līcī un brīdināja valsts valdību, kuru vadīja tās augstākais līderis Ruhollah Homeini, ka jebkādi turpmāki mēģinājumi traucēt kuģošanu šajā reģionā izraisīs militāru atbildi. Irāna pilnībā ignorēja šo brīdinājumu. Prezidentam Ronaldam Reiganam tas bija pēdējais piliens. Viņš atļāva nekavējoties veikt atbildes triecienu pret Irānas mērķiem. Amerika vēlējās atriebību. ASV komandieri izstrādā kaujas plānu, tiek noteikti mērķi, izvirzīti uzdevumi, tiek izveidotas virsūdens kaujas grupas, jeb SAG. Zimstoperācija Praying Mantis. Viss, kas atliek, ir nospiest sprūdu. 18. aprīļa rīts aust. ASV spēki ir savās pozīcijās, bet Irāna nemaz nenojauš, kas tuvojas. 3 SAG saņem konkrētus uzdevumus. Katra grupa sastāv no desanta kuģa un 2 smagi bruņotiem pavadošajiem kuģiem. Bravo uzdevums ir ieņemt un iznīcināt Sasan un Rakash naftas platformas, kuras abas ir izmantotas kā militārās bāzes. Irānas revolucionārās gvardes SAG gadījumā Čārlija uzdevums ir iznīcināt Siri naftas platformu. Delta uzdevums ir vēl bīstamāks. Viņiem jāatrod un jāiznīcina Irānas karakuģis, kā atriebība par Samuela B. Robertsa incidentu. Viņu galvenie mērķi ir SAM-klases fregates Sahand un Sabalan. Abi šie kuģi ir izraisījuši haosu visā līcī, uzbrukot neitrāliem kuģiem pat pēc tam, kad to apkalpes ir padevušās. Abi tiek uzskatīti par prioritāriem mērķiem Hormuza šauruma otrā pusē, samērā drošajā Omānas līcī. Gaida kaujas grupa Foxtrots, kas sastāv no lidmašīnu bāzes kuģa USS Enterprise un tā pavadošajiem kuģiem. Foxtrota uzdevums ir palikt ārpus konflikta zonas, gatavam sniegt gaisa atbalstu. Tagad visi spēles elementi ir savās vietās, un spēle var oficiāli sākties ap 8:00 no rīta. No lidmašīnu bāzes kuģa klāja paceļas A6 Intruder un F-14 Tomcat iznīcinātāji. Viņi paceļās gaisā, lai medītu Irānas fregates. LTVA-7 Corsair T vieglās trieciena lidmašīnas paliek gatavībā uz klāja, un arī E2 Hawkeye agrīnās brīdināšanas lidmašīna ir gatavībā. SAG Bravo tuvojas savam pirmajam mērķim – Sasan naftas platformai. Šo SAG veido 2 iznīcinātāji – USS Merrill un USS Lynn McCormick, kā arī desanta transporta kuģis USS Trenton. Tuvojoties platformai, Amerikas Savienotās valstis izsaka pēdējo brīdinājumu. Kapteinis James Perkins izplata paziņojumu no kuģa Merrill angļu, arābu un persiešu valodā. Ziņojums ir tiešs. Sasan drīz tiks uzbrukts, un visiem Irānas strādniekiem uz klāja ir 20 minūtes, lai evakuētos. Daži bēg ar velkoņiem, citi izvēlas palikt tieši tur, kur ir, paslēpjoties un gatavojoties cīnīties. Kad termiņš beidzas, SAG Bravo sarīko īstu elli uz naftas platformas. Amerikāņu iznīcinātāji atklāja uguni mērķējot uz būvi ar 5 collu jūras lielgabaliem. Sākotnējās šāviņu sprādzieni notiek gaisā, prom no platformas. Tā ir pēdējā iespēja padoties. Irāņi atsakās. Viņi pavērš savus 2 stobru 23 mm zenīta lielgabalus pret karakuģiem. Viņi atklāja uguni. Tā ir liktenīga kļūda aprēķinos. Viņu ieroči nav līdzvērtīgi ASV jūras spēku iznīcinātājiem. Daudzi izšautie šāviņi pat nesasniedz savus mērķus. Merrilla viegli iznīcina Irānas ieročus, kamēr jūras kainieku AH-1 Cobra helikopteri tuvojas platformai un palaiž TOW raķetes, lai iznīcinātu atlikušo pretestību. Atlikušie irāņi saprot, ka viņiem nav nekādu izredzu izdzīvot un pieprasa pamieru. Viens no velkoņiem atgriežas pie dūmojošās konstrukcijas, lai evakuētu revolucionārās gvardes locekļus. Kad naftas platforma ir atbrīvota no cilvēkiem, jūras kainieku vienība ar virvēm nolaižas uz konstrukcijas, savāc izlūku informāciju un izvieto 1200 mārciņas C4 sprākstvielas. Pēc dažām minūtēm Irānas priekšposteņa uzsprāgst ugunsbumbā, kas redzama jūdžu attālumā. Viens mērķis ir pilnībā iznīcināts, taču amerikāņu flote vēl nav beigusi savu darbu. Tajā pašā laikā SAG Charlies veic identisku triecienu pret Siri naftas platformu. Tur SAG komandieris izsaka tieši tādu pašu 20 minūšu brīdinājumu – evakuējieties vai saskarsieties ar drošu nāvi. Plāns ir vienkāršs. Iznīcinātāji ar spēcīgu apšaudi iznīcinās platformas aizsardzību, pirms nosūtīs jūras spēku SEAL vienību galīgajam uzbrukumam. 25 minūtes pēc brīdinājuma izteikšanas iznīcinātāji atklāja uguni. USS Beglis un USS Wainwrights uzsāk 5 kollu šāviņu un 76 mm apšaudi pret platformu. Atkal revolucionārā gvarde nolemj atbildēt ar uguni, izmantojot zenīta artilērijas ieročus, kas pat nespēja aizsniegt amerikāņu karakuģus, nemaz nerunājot par to bojāšanu. Kobrā uzbrukuma helikopteri virzās uz priekšu, lai attīrītu ceļu, kamēr jūras spēku SEAL karavīri gaida transporta helikopterā.
Irānas zenīta artilērijas ieroči nav noderīgi pret karakuģiem, taču tie ir pietiekami spēcīgi, lai amerikāņu helikopteri būtu spiesti atkāpties, un SAG ir jāpaļaujas tikai uz jūras spēku uguni, lai iznīcinātu naftas platformu. Smagās šāviņu zalves krīt pār būvi, ugunsgrēki un sekundārie sprādzieni vājina platformas konstrukcijas izturību, platforma burtiski kūst. SAG komandieris pieņem lēmumu. Sauszemes uzbrukums vairs nav nepieciešams. SEAL vienība atgriezīsies bāzē un operācija Praying Mantis norit pēc plāna. Divas naftas platformas ir veiksmīgi iznīcinātas, un SAG Bravo jau dodas uz nākamo mērķi – Rakash naftas platformu. Viņi ir pusceļā, kad Vašingtona izdod pēkšņu pavēli. Uzbrukums Rakash platformai tiek atcelts. Tā ir ASV militārā pauze, lai mazinātu spriedzi un deeskalētu situāciju. Šis ir izšķirošs brīdis. Tā ir iespēja Irānai atkāpties un pieņemt sakāvi. Amerika ir sniegusi postošu atbildi uz Samuela B. Robertsa mīnēšanu. Divi augstas vērtības mērķi ir iznīcināti. Ir nosūtīts skaidrs vēstījums, un Irānai tiek dota iespēja izdzīvot, lai cīnītos vēlāk. ASV piedāvā žēlastības dāvanu, bet Irāna atsakās to pieņemt. Aptuveni 11:00. Irānas revolucionārās gvardes vienība izvieto Persijas līcī nelielu Boghammer ātrlaivu baru. Tās ir bruņotas ar smagajiem ložmetējiem un raķešu granātmetējiem. Viņu uzdevums ir radīt pēc iespējas lielāku haosu, apšaudot jebkuru sastapto kuģi, nešķirojot, vai tas ir militārs vai civilais. ASV komandpunktā ieplūst ārkārtas izsaukumi ar ziņām par uzbrukumiem dažādu veidu kuģiem. Ātrlaivas mērķē uz Panamas naftas platformu un Britu tankkuģi. ASV apgādes kuģi arī skar Boghammer ātrlaivas. Deeskalācijas laiks ir beidzies. ASV nevar atļaut Irānai turpināt uzbrukt nevainīgiem tirdzniecības kuģiem. Vašingtona vairs neierobežo savas darbības. Komandieri steidzīgi paceļ gaisā A6 Intruder uzbrukuma lidmašīnas. Šie jebkuros laikapstākļos izmantojamie zemskaņas uzbrukuma lidaparāti medī ātrlaivas, metot rokai kasešu bumbas to tuvumā. Viena no laivām tiek nogremdēta, citas tiek bojātas. Izdzīvojušie izklīst un dodas Irānas kontrolētās Abu Musas salas virzienā. Precīzi brīdinājuma trieciens tikko ir pārvērties par pilna mēroga karu okeānā. Tad radars iedegas. Irānas kuģis dodas tieši uz Amerikas floti. Tas ir patruļkuģis Džošans. Ap pusdienlaiku Džošans bīstami pietuvojas Čārlija grupai. Uz USS Wainwrighta kapteinis James Chandlers vēro savu radara ekrānu. Viņš precīzi zina, ko šis ienaidnieka kuģis spēja izdarīt. Izlūkošanas ziņojumi apstiprina, ka Džošans ir vienīgais Irānas jūras spēku kuģis, kas aprīkots ar harpūnu pretkuģu raķeti. Chandlers atsakās dot Džošanam iespēju atklāt uguni, taču viņš arī vēlas izvairīties no nevajadzīgas eskalācijas. Viņš pa radio nosūta skaidru brīdinājumu, tad vēl vienu. Katru reizi Irānas kapteinis ignorē amerikāņu aicinājumus. Leitnants komandieris Abbas Smaleks mierīgi atbild: Es pildu savu pienākumu. Es atrodos starptautiskajos ūdeņos un neveikšu nekādu provokatīvu uzbrukumu. Chandlers izsaka 5 atsevišķus brīdinājumus. Viņš tur savus ugunsvadības radarus cieši vērstus uz ienaidnieka korpusu. Līdz 12:15 Džošana ir tikai 13 jūdžu attālumā. Chandlers nosūta pēdējo pilnīgi skaidru ziņu: Apturiet un pametiet kuģi, es grasos jūs nogremdēt. Džošana atsakās apstāties, tā vērš savu radaru uz Wainwrightu un palaiž savu harpūnu raķeti. Tas izraisa vienīgo kuģu savstarpējo raķešu dueli ASV jūras spēku vēsturē. Harpoon ir lidojoša bumba. Tā lido pāri viļņu virsotnēm ar ātrumu 600 jūdzes stundā. Wainwright uzreiz palaiž dipolu patronas un ieslēdz elektroniskos pretpasākumus, lai apžilbinātu tuvojošos ieroci. Raķete aizlido garām labajam bortam. Tā amerikāņu kuģa korpusam aizlido garām tikai 100 pēdu attālumā. Chandlers sazinās ar USS Simpson un dod pavēli atklāt uguni. Pēc dažām sekundēm tiek palaista raķete, kas pātrinās līdz 1900 jūdzēm stundā un ietriecas Džošanas sānā. Nepagāja pat 15 sekundes, kad seko vēl 4 raķetes. Džošanas kuģis ātri pārvēršas par degošu vraku. ASV kuģi pietuvojas un pabeidz to ar pēdējo smagās jūras artilērijas zalvi. Okeāns tagad deg. Tomēr Irāna atsakās atkāpties. Viņi nolemj eskalēt konfliktu gaisā. F-4 Phantom iznīcinātāji paceļas un tuvojas USS Wainwrightam. Amerikāņu karakuģis mierīgi seko tiem ar radaru. Kad viņi tuvojas Sagčali, kapteinis Chandlers dod pavēli. Kuģis palaiž 2 RIM-67 standarta raķetes. Viena no tām tieši trāpa mērķī, uzspridzinot F-4 reaktīvo lidmašīnu gaisā. Pārējie 2 nekavējoties apgriežas un bēg. Gaisa pretuzbrukums ir pilnīga neveiksme. Jebkuri racionāli bruņotie spēki kapitulētu.
Irāna izvēlas dubultot savas pūles. Tai beidzas iespējas, bet tā joprojām atsakās mazināt spriedzi un atzīt sakāvi. Tāpēc Irāna ķeras pie vienīgā resursa, kas tai vēl ir palicis. Divas SAM-klases fregates – Sahanda un Sabalana. Tieši šīs ir tās karakuģi, kurus ASV jūras spēki ir medījuši. Aptuveni 13:00 Delta grupa pamana Sahandu tieši pie Hormuza šauruma. Admirālis Antonijs Les dod pavēli pacelt gaisā lidmašīnas, lai vizuāli apstiprinātu mērķi. A6 Intruder lidmašīna, kuru vada komandieris Artūrs Buds Langstons, tuvojas, lai apskatītu tuvāk. Irāņi atklāja uguni, izmantojot pretgaisa ieročus un zemesgaisas raķetes, lai mēģinātu notriekt Bada lidmašīnu no debesīm. Bats izvairās no visiem uzbrukumiem un mierīgi izsaka brīdinājumu. Es jūs nogremdēšu 5 minūtēs. Viņš dod tiem, kas atrodas uz klāja, īsu iespēju evakuēties. Tad viņš pilda savu solījumu. Viņš izšauj harpūnas raķeti. Tā eksplodē tieši aiz kuģa tiltiņa. Biedzi dūmu mutuļi paceļās debesīs. Bada A6 kopā ar citiem lidaparātiem pēc tam uzbrūk ar lāzeru vadāmām bumbām un K6 munīciju. Sahanda ir pilnībā pārspēta. Tā deg 4 stundas, tad liesmas sasniedz munīcijas noliktavas. Viss kuģis uzsprāgst vienā milzīgā sprādzienā. Sprādzienā pēc aplēsēm iet bojā apmēram 45 apkalpes locekļi. Irāna ir zaudējusi fregati, taču viņi nolemj vēl pēdējo reizi riskēt un nosūta Sabalānu uz Persijas līci. Komandlaitnants James Englers no sava A6 Intruder kabīnes pamana fregati un metas lejup tās virzienā, nometot 500 mārciņu smagu lāzeru vadītu bumbu tieši Sabalandūmbada iekšpusē. Iekšējais sprādziens izposta kuģi no iekšpuses. Kuģa pakaļgals nekavējoties sāk grimt. Amerikāņu lidmašīnas riņķo augšā, gatavas pabeigt darbu. Tad tiek saņemta pavēle. Vašingtona pavēl militāriem spēkiem pārtraukt operāciju. Prezidents Reigans uzskata, ka irāņiem pietiek. Vienu dienu kūpošo Sabalanu lēnām velk atpakaļ uz ostu. Līdz saulrietam Irāna ir zaudējusi 2 milzīgas naftas platformas, Sahandu, Džošanu un 3 ātrlaivas ir iznīcinātas. F4 Phantoms tika notriekts no debesīm, 56 irāņi ir miruši. 8 stundu laikā Amerikas Savienotās valstis iznīcināja pusi no Irānas darbspējīgā virsūdens flotes. Savukārt Amerikas militārie spēki zaudēja tikai 1 helikopteru un tā 2 apkalpes locekļus. Tas bija ārkārtīgi efektīvs, vienpusējs slaktiņš. Irānai tika dotas neskaitāmas iespējas padoties. Viņi atteicās. Šis biedējošais tehnoloģiskā pārākuma demonstrējums parāda tieši to pašu precizitāti, kādu Amerika un Izraēla izmantos gadu desmitiem vēlāk. Lai redzētu, kā tieši Izraēlas iznīcinātāja eskadra nevainojami īstenoja atentātu pret režīma augstāko līderi jaunā kara pirmajā dienā. Noklikšķiniet uz video savā ekrānā tieši tagad, un mēs tiksimies nākamajā kaujas laukā.